augstos toņos citreiz mums tur aiziet. Ka laikam es nenovēlētu saviem bērniem būt profesionāliem sportistiem. Beigsies karjeru, tad tāpat nevienam baigi nevajadzīgs būs. Pat to tur arī Audi nenopirks. Kaut kā nesmējās 50,000 pie brīvības pieminekļa. Kāds ir tavs mīļākais lamvārds? Kā jau droši vien visi, kad pie aliņu iedzer, tad visi ir politiķi un gudri runā. Viens pats tu playoff sēriju neuzvarēs, bet viens pats to viņu var zaudēt. Vieta, kur justies kā mājās? Vieta, kur noņemt maskas un būt sev pašam? Tāds ir podcasts Atver muti. Es sveicināts, dārgais skatītāji, mans vārds ir Lauris Zalāns, tu skaties un tie, kas klausās radio tev Spotifyā, tad tu klausies podcastu ar nosaukumu Atver muti. Nosaukums ļoti specifisks, interesants, tur apakšā ir vesels stāsts, bet to mēs noteikti atstāsim citai reizē, tāpēc, ka šodien mums ir jādzird šādi tādi stāsti no cilvēka, kurš, manuprāt, jau ir absolūtākā leģenda, es tā vismaz gribētu noteikti domāt, un tādam varbūt ieskatam vēl iepriekš piemetinot, kas ir tie cilvēki, kas nāk pie mums ciemos, ne tik vien kā mani iedvesmojot, bet iedvesmojot arī pārējos, lai parunātu varbūt par tādām tēmām, kas ir kaut kādas tur masku uzlikšanas, izejot sabiedrībā, protams, arī par tām visām profesionālajām lietām, ko attiecīgi katrs ciemiņš dara savā ikdienā. Dāmas un kungi, kā minēja, leģenda, Latvijas hokeja izlases kapteinis, hokejists, absolūti foršs cilvēks. Kaspars Daugaviņš ciemos pie mums. Čau. Sveiki. Kaspar, kā jūtās tagad pēc pasaules čempionāta? Pirmkārt, kādas ir tās sajūtas par aizdīto un vai izdodas šobrīd vismaz mazliet atvilkt elpu? Sajūtas droši vien savādāks nekā pagājušā vasarā izcīnot bronzu, bet īstenībā bija diezgan labi. Gan pasaules čempionātā šogad arī tā 9. vieta tomēr nāca diezgan grūti mums. Un, protams, ka tas mērķis galvenais netika izpildīts tik ceturdaļfinālā, bet bija daudz pozitīvas lietas, ko mēs no šitā čempionāta arī paņemsim līdzi. Es domāju, daudz spēlētāji debitēja, kas piedzīvoja pirmo čempionātu, kas bija baigi vajadzīgs, man liekas, mums izlasē. Un tagad ir uz ko tiekties augusta beigās. Jā, pareizi. Bet atpūta, ir jau beigusies, sākam gatavoties olimpiskai kvalifikācijai. Atgriešanās Slovākijā, kad notiek tev? 1. augustā jābūt jau klubā uz visām medicīniskajām pārbaudēm, un tad jau kaut kad uz augusta beigām tuvāk kvalifikācijai palaidīs atpakaļ uz mājām. Tad tev sanāk atkal baigā braukāšana, visu laiku ceļā. Te jau tur. Slovākija baigi tālu nav. Vienīgais tas, ka ar 2 lidojumiem vienmēr jālido. Tur nav taisnais reizes, kur es tajā galā esmu. Tā kā tāda jāskatās, kā sakrīt tie lidojumi, lai nav baigās sēdēšanas lidostā. Par hokeju mēs šodien tur super daudz nerunāsim. Protams, mēs pieskārsimies vairāk no tāda personīgā skata punkta, bet vēl par to čempi paturpinot mazliet. Kas, tavuprāt, neizdevās šajā gadā? Kas bija? To arī tā nevar teikt, neizdevās. Ja mēs jau tagad zinām visi, gaidām jau, vismaz 3. tā jābūt, ja jau bija 3, tad 3, 2 un 1. Ja? Protams, ka tā nebūs katru gadu, to noteikti mums ir jāsaprot, bet kas varbūt pašam šķiet, ka mazliet pietrūka kaut kur? Laikam tāda pārliecība šogad tajā sagatavošanas posmā arī mums daudz spēlētāji izkrita, kas dabūja traumas playoff laikā, un jaunie džeki viņi ļoti labi sev parādīja gan nometnē, un to vietu tiešām nopelnīja izlasē, bet tas ir 1. gads. Cits hokejs, tā pieredze, es domāju, ļoti svarīgi viņiem nāca uz beigām, viņi katru spēli progresēja. Un varbūt mums pietrūka tā pārliecība, kā viņi spēlēja pēdējās spēlēs pašā sākumā. Un, grūti nāca mums tās uzvaras. Overtājumos pamocījāmies ar visiem, ko uzvarējām, bet 4 uzvaras 7 spēlēs tāpat laikam ir diezgan labs rezultāts pasaules čempionātā. Bet pretīm šogad arī bija baigi spēcīgās komandas un ar saviem top sastāviem pa lielam. Jums izdevās atrisināt to jautājumu par apzaktajiem numuriņiem? Jā, mums no rīta jau viesnīcas menedžers pienāca, atdeva, teiksim tā, summas, kas bija nozaktas, bet
Nu, nebija arī tur tik traki. Nu, es laikam biju pirmais vienkārši, kas to pamanīja, un tad no rīta jau es zināju, ka tas notika pirms spēles, kad es teicu, tad neviens baigi neticēja. Viņi domāja, ka es esmu vienkārši pazaudējis apmēram naudu. Bet vakarā vēl bija numuriņi, kad dziļāk izpētīja, krāmējot jau mantas, tad sapratām, ka esam aptīrīti. Ir skaidrs, kurš to izdarīja, kas tur? Es domāju, ka skaidrs nav, un gan jau, ka kamerās baigi ar ne. Nu, gan jau zinu, kuras dāmas tīri istabiņas, bet ar tā es domāju, ka pēdējā dienā zinot, ka mēs brauksim projām. Vai tu sajūti šajā gadā kaut kādu slogu? Nu, to, ka no jums sagaida tagad ar vien augstākus iespējams sasniegums nekā pagājušajā gadā. Nu, tieši ņemot vērā to, ka pagājušajā gadā jūs 3. vieta, bronza, vai tas bija tāds jūtams sloks šajā gadā? Nu, tas vairāk bija jūtams droši vien caur žurnālistiem un mēdījiem, kas vienmēr atgādināja par to bronzu un runāja. Nu, mums komandā laikam nebija tāds tā kā nasta uzlikta, ka mums tagad ir obligāti, jo mēs ļoti labi saprotam, ka tā bronza bija tāds 27 gadu laikā kaut kas panākts, ka nebūs tā, ka katru gadu tagad tu cīnīsies pa medaļām. Kaut gan mēs jau sevi tāpatās gatavojam tam, ka mēs gribam būt tur un atkārtot, bet sloks nebija, bet man liekas, ka mēs paši kā spēlētāji vienkārši gribējām izbaudīt vēlreiz visu to procesu un tā varbūt kaut kur tā spēle negāja, bet nē, es neteiktu, ka bija uzlikt savu. Mums vienmēr katru gadu ir tas uzdevums tikt ceturdaļfinālā, ko mēs sev liekam. Tas gan, ka tu netiec, tad ir tāda rūgtuma sajūta, bet medaļas tas vienmēr nāk tāds bonusiņš. Kārtīgs bonusiņš, jā. Labi, to hoķīti varbūt mēs noteikti pacelāsim vēl, bet tagad pārslēgsimies uz tādu jautājumu, ko es laikam uzdodu katram, kas atnāk pie manis ciemos. Un tas jautājums skan tā, kāds tu esi mājās? Un tad katrs, kā jūt, tad var atbildēt uz šo jautājumu. Kāds tu esi mājās? Es gribu teikt, ka diezgan mierīgs, bet es izbaudu mājas, jo reti sanāk būt mājās, tas esmu priecīgs laikam būt mājās. Bet baigi daudz neko negribu darīt. Tā gribās vienkārši neko nedarīt dārzā. Iziet un pasēdēt un pabaudīt. Bet ļoti reti sanāk, ka gadā 2 mēneši tikai pabūt mājās. Mierīgs, tu saki, bet man jau liekas, ka tu tāds salīdzinoši mierīgs arī vispār esi, nē? Nav tā? Tie, kas man pazīst no hokeja sākumiem, tad laikam viņi netic, ka es teiktu mierīgs, bet tā nosvērts. Visu laiku jau kaut kāda tās domas ir, tu visu laiku domā, kas tālāk būs un gatavojies mentāli jau nākamai sezonai. Kā mums hokejistiem saka, tu bez hokeja laikam nevar dzīvot. Tev atvaļinājums, tu jau tāpat galvā sēd un plāno, kad sāksies treniņi un viss tas process. Bet cenšos būt mierīgs, pabaudīt mājas, ģimenes to atmosfēru ar bērniem, sievu un saku, draugi radi, brauc ciemos. Man patīk, ka nāk pie mums ciemos. Super, tas ir forši. Vai izejot, piemēram, sabiedrībā, vai darot to savu lietu, tu uzliec kaut kādu savu veidu masku? Ja? Protams, ka mēs katrs uzreiz saprotot to, ka ārpus mājām mums ir mazliet varbūt jāiejūtas, vai jābūt drusciņ citādākiem, nosvērtākiem un tā tālāk. Kas tavā gadījumā tā maska varētu būt? Maska, es domāju, ir salīdzinot tas, kas notiek ģērbtuvē un uz ielas, protams, ir drusku dažādas tās dzīves. Ir ģērbtuvē nāks, mums tā saruna valoda daudz skarbāk vienam pret otru, prasīgāk, un uz ielas tev tā īstā daba, kā tev vecāki ir audzinājuši, nezinu, būt pieklājīgam un draudzēties ar visiem un uzklausīt un papļāpāt, bet hokejā laikam ir drusku savādāk. Tur tomēr ir 25 tādi paši kā tu un augstos toņos citreiz mums tur aiziet. Bet tas tā kā labā nozīmē, nevis tas, ka mēs tur viens otru kaut ko noliekam, bet ir jābūt prasīgiem, lai kaut kā tu attīstītos. Tu ieteikti kādam būt profesionālam sportistam? Vai tu ieteiktu būt par profesionālu sportistu?
Baigi grūti. Tu uzdev tādu jautājumu. Kā es kaut kad teicu, ka laikam es nenovēlētu saviem bērniem būt profesionāliem sportistiem. Bet tajā pašā laikā mana dzīve ir izveidojusi mani pateicoties sportam laikam. Bet daudz kas tiek ziedots. Man laikam pret saviem bērniem būtu, man ir 2 meitas. Es nezinu, vai tam sievietēm vispār ir grūtāk sportā. Profesionāli ir jāziedo pa lielam vispār visu savu ģimenes veidošanu. Vīrietim vieglāk laikam ir tas, kad mājās tomēr ir gaidoša sieva un viņi var visus bērnus uzaudzināt, pieskatīt. Bet grūti ir atteikties no draugiem agrā vecumā, no brīvlaikiem. Ja tā parēķina, lai sasniegtu kaut ko sportā, tad kamēr tev skolā ir brīvlaiks, kur vajadzētu muļķības darīt ar draugiem, tikmēr tu biji nometnēs projām. Ziemassvētki, visi svētki, ģimenes ir turnīros projām. Tāpēc tā ir priekš manīm tas bija vienmēr visgrūtākais, jo tomēr tu uzaugi līdz hokejam ar draugiem skrienot vasarās un darot blēņas. tad, kad hokejs bija, tad viss tas beidzās. Kā tu pārkāpi pāri tai sajūtu robežai, ka nevar pārkāps? Visu laiku ir. Nē, vienmēr pietrūkst mājas, pietrūkst draugi, un tāpēc arī ir tā, ka tajos 2 mēnešos tagad tu centies maksimāli satikt cilvēkus, kas tev nav ikdienā klāt. Un ko sieva saka? Vai ir teikusi? Nē, sievai patīk tāda mierīgāka dzīve. Viņai savādāk ir. Viņa ir vairāk mājās kopā ar bērniem, tad viņa grib tikai mani. Kad mēs 4 pavadam laiku, un tad nākas tā pielāgoties. Drusciņ miers, drusciņ radu ballīti kādu, un tad ir tā, ka brīžiem mums nesaskan. Tagad jūs sanāk atsevišķi dzīvojat, vai viņi brauc uz Slovākiju ar tevi? Jā, pēdējās 2 sezonas mēs dzīvojam atsevišķi, es braucu projām, un tad sieva bērniem atlido tikai brīvlaikos. Tas vairāk ar skolu saistīts. Līdz tam bija baigi forši, vienmēr kopā bijām pa lielam, bet tagad skolas, tās internacionālās arī nav pieejamas tajās pilsētās, kur es spēlēju, un tad ir grūti, negribās tos bērnus raustīt turp šurp. Un par sezonu tad runājot tādā ļoti ātri Twitter formātā, to arī apmēram atbildēt aizvadītā, tātad Slovākijā. Kāds ir Slovākijā hokejs vispār? Hokejs ir diezgan smags, tur tāds agresīvs un rupšs Slovākijā ļoti. Bet sezona bija laba, individuāli man komandai laikam līdz galam es neesmu priecīgs, jo es teiktu, ka mums vajadzēja uzvarēt čempionātu Slovākijas, bet pievīla traumas mums pusfinālā un nācās kapitulēt čempioniem topošajiem. Mums bija tāds, kā es jau teicu, tur playoff laikā, ka tas ir mūsu mazais fināls, kurš uzvarēs, tas fināli arī vinēs. Un tad 6. spēlē sāpīgi zaudējums overtājumā un sezona beidzās. Tu jūti lielu uzmanību uz savu pusi, tā kā no viņiem tur esot uz vietas? Slovākijā ļoti mīlu hokeju, un vienalga, kur es braucu ar pat bērniem kalnos un sievējot kaut kur restorānos, visi pazina tevi. Un, tādā ziņā tas Slovākijas hokejs ir daudz hokejisti populārāki, teiksim, nekā jebkura cita sportisti, kur es esmu spēlējis. Man liekas, Slovākijā pārliecinoši ir, man liekas, lielākā daļa valsts, un tas arī gan televīzijā visas spēles tiek rādītas, un viņi sēko baigi līdzi. Tā kā mēs runājam te bišķiņ par Slovākiju, es te uzdošu tādu jautājumu, plus tu esi, tur apceļojis, bezmaz vai visu pasauli, bet, un vairāk, sanāk tieši tā profesionālā iemesla dēļ, spēlējot hokeju. Bet jautājums tagad tāds, paskatāmies, piemēram, no skatu punkta, vai tev kaut kad ir gribējies dzīvot citur, ne Latvijā, es domāju. Tā, dzīvot. Nē, tā, kad pārvākties uz dzīvi, noteikti tikai mājās un Latvijā, bet kaut kad man kāds uzdevuši to jautājumu, vai es varētu kaut kur Es teicu, man vienīgā valsts, kuras laikam varētu pārvākties, ja tas būtu nepieciešams, ir Kanāda.
Kāpēc? Man liekas, ka ļoti līdzīgs tas klimats ir pirmkārt 4 sezonas arī, kad tas ir svarīgi, ka nav tā, ka tikai vai ziema vai vasara. Klimats līdzīgs, cilvēki ļoti laipni Kanādā un forši, un man liekas vispār viena no tādām sakārtotākajām valstīm, gan politiski, visa tā iedzīve un medicīna, visas nodokļu sistēmas, man liekas, ļoti attīstīta, un cilvēki tur tiešām, man liekas, tā laimīgi dzīvot. Arvien vairāk un vairāk tur brauc un pārvācās dzīvot. Šito es esmu dzirdējis, jā. Bet tu zini, kur ir laimīgākā pasaules vieta, valsts? Kaut Igaunija nevajag Somija. Es zinu Somija, bet Somija ir visvairāk depresīvie, ar visvairāk pašnāvībām. Vienlaicīgi viņa ir gan laimīgākā, gan visvairāk pašnāvības uz cilvēku skaitu izdara. Bet Somija ir tāda depresīva vieta, man liekas. Priekš maniem, cik mēs tur braucam hokeja spēlēt, tur ziemā vispār viss pelēks. Es neesmu bijis tur augšā ziemeļos, kur ir forši, ka tur ir balts viss. Bet Helsinki ir tāda vieta, ka tu aizbrauc, nezinu, vai martā vai ziemā, vienmēr ir tāds pelēks, vienmēr ir migla tāda. Es saprotu, kāpēc daudz pašnāvības tur notiek. Stipri atšķirās no tā, kas šeit? Daudz trakāk. Tur ir pirmkārt daudz tumšāk, ziemā, un man baigi nav tā, ka Somija ir favorīta vieta, kur braukt. Okay. Vasarā varbūt skaisti tur pie ezeriem ir. Bet hokeja sezonas laikā tur, man liekas, visi komandā vienmēr smējās, ka no viesnīcas neviens negāja nemaz ārā. Atgriežoties tagad atpakaļ pie masku tēmas, vai tu jūti, ka sabiedrībā cilvēki, riktīgi, tā kā tēlo varbūt no sevis, varbūt tā to var nosaukt, jā. Vai nav tie, kas viņi ir patiesībā? Ir tāda sajūta kaut kur rodas citreiz? Jā, ir... man liekas, ka tagad piespiež tā online dzīve, ka es saku daudziem tēlot, un tas ir viens no veidiem, kā laikam var arī labi nopelnīt, būt tur YouTuberim, TikTok zvaigznei un daudz kompānijas, piedāvā visādas reklāmas līgumus, tad tu, man liekas, ar tā, tu tāds esi mākslīgs, es teiktu, ka tu vienkārši to dari darba dēļ, bet tu jau izrādi to visiem cilvēkiem, un man ir daudz piemēru, bet neteikšu vārdus, ka man liekas, ka dzīvē viņi savādāki, ko es pazīstu. Un tad arī tas ir darbs savu veidu, un kādam nāks pietēlot to drusku. Un tāda paliek vairāk un vairāk, man liekas. Jā, taisnība. Tas varētu būt īstais iemesls, kāpēc tu neesi sociālais tīklos. Vai viens no iemesliem? Tev vienkārši neinteresē. Man liekas, ka man vienkārši nav. Es tāds old schools esmu. Arī, piemēram, ģērbtuvē hokeja ieejot, es saku, es biju audzināts tā, kad tu ienāc pa durvīm ģērbtuvē, tad telefons viss vairs netiek lietots. Man liekas, ka es kāds divas reizes kā abas meitas dzima tajā dienā, man telefons treniņu brīdī bija iedots komandas dakteriem, kaut kas tur svarīgs zvans, bet tā, pa lielam mani nevar, es telefonā neskatos līdz brīdim, kad es iekāpu mašīnā braucot, tad gan es apskatos, citreiz kaut ko vēl uzrakstu, paņem kaut ko ģērbtuvē, un tad es tikai jau braucot prom, es jau aizbraucu. Man laikam nepatīk arī izrādīt plašākai publikai savu dzīvi, es nezinu, tā kā tas nav bijis man ar ko lielīties, nezinu, vai kā citi tur lielās tur nopirk jaunu mašīnu un 3 dienas video taisa mašīnu, man tas nav vajadzīgs, man patīk, ka hokejā jau tā daudz rāda pa televizoru, un tad ar to pietiek. Man liekas, ka daudz apkārt vispār ir skaudīgi cilvēki, un tas ar kaut kā, man liekas, tavu enerģiju atņem. Tu esi māņticīgs? Baigi ne, bet vienkārši tu jūti, kad ir kaut kas pa daudz vai nē. Par tiem sociālajiem tīkliem es vienkārši iedomājos. Es baigi daudz cilvēkus nezinu. Iespējams, nevienu nezinu. Es tagad mēģinu uzreiz atcerēties. Kādu, kurš rādītu no iekšienes, tā kā hokeja pasaulē, ar visām tām ģērbtu. Mēs kaut ko redzējām, protams, tur čempionāta laikā, nezinu, ieeja
ģērbtuvē, un tur Olas Nārnija skan dziesma. Tu zini tādu dziesmu? Jā. Nu kā, mums tagad izlasa ir DJ, kas liek, tā es iemācos jaunākās dziesmas, kas jāklausās caur hokeju. Jā, nu redz, varbūt kaut ko, no kaut kādiem treniņu procesiem vēl. Nu, tas, protams, kaut kādu arī enerģiju prasa un laiku un izdomu un tā tālāk. Bet tas ir vajadzīgs, man liekas, arī drusciņi. Man, protams, es savu telefonu tur nelietoju, bet ir džeki, kas ar sociālos tīklos darbojās aktīvi un vienmēr komandā jābūt kādam DJiem, kurš to mūziku mums tur koreģē. Bet man liekas, ka cilvēkiem vairāk interesē tā tieši sadzīve, kā mēs ģērbjamies, kādas mums izskatās tās ģērbtuves. Jo hokeju jau tu esi 30 gadus skatījies, izēja laukumā, noskatās periodu pārtraukumā reklāmas vai kaut kādas studija, kur visi gudri eksperti runā. Man liekas, ka viņiem gribās redzēt. Un Rīgā bija laikam tas pirmais tāds, ka mēs tik labi spēlējām, un kad arī porziņas ienāca ģērbtuvēs, brāļi Bertāni ar tur bija hallē, kad viņi to parādi, ka visi mēs tur draudzējamies, kā mēs dzīvojam. Man liekas, tā interesanti ir. Pēc tam pašam pat citreiz interesanti paskatīties. Tad šogad mums vispār bija cilvēki, kas mums ar kameru sekoja līdzi, tā kā profesionāli, nevis ar telefoniem filmēja visu mūsu ikdienu, viesnīcu, kā mēs ejam sapulcēs, kur mēs dzīvojam, pa istabiņām kaut ko filmēju un taisa kaut kādu tādu, man liekas, ka saucās dziļi hokejā, bija tas kā varbūt izlases sponsors bija, bet tas apskats, man liekas, bija cilvēkiem diezgan interesanti pavērot. Tev netraucēja? Man baigi, nē, viņi tādi nepamanāmi tur bija, mēs jau tur sadraudzējāmies ar viņiem, tā kā varēja visu sarunāt, daudz ko viņiem nācās droši vien izgriezt, lai pīkstuļi nav jāliek kā ģērbtuvē mūsu leksika, bet man liekas, bija tāds labs saturs. Vismaz tās intervijas, ko man jautāja, lai pastāstītu par to ikdienu, man liekas, bija tāda netradicionāla un kaut kas savādāk. Nevis, ka tev tikai par to hokeju, kā tu jūties uz ledus. Jā. Tāda ikdiena mūsu. Kāds ir tavs mīļākais lamvārds? Es varu iedomāties, jā. Es jau nelamājos. Es vienkārši, citreiz jau var pasprukt, tas jau ir normāli. Bet, protams. Tāpēc es arī spēlēju hokeju entuziastu līmenī. Es zinu, kāda ir, kad nokrīt, vai ne? Arī, jā. Mums ir līdzīgi. Arī, jā. Tu pieminēji porziņģi. Ņemot vērā to faktu, ka tu pats esi bijis super tuvu Stenlija kausam. Cik liels, ir šāds sasniegums un cik tālu parastais mirstīgais ir no tā, lai, jau kad būtu tādā slava zenītā, kas ir pacelt kausu virs galvas? Jā, cik tālu sākšu to, es domāju, tā kā no planētas Zeme līdz planētai Mēnesis droši vien, tā ikdienas cilvēkam, sportists, protams, to var sasniegt. Kaut kad jau būs vēl kāds talants Latvijā, gan jau kāds izaugs tik garš arī un būs tikpat talantīgs, bet basketbolā ir mūsēji diezgan spēcīgi. Vēl es domāju, ka kaut kad laika gaitā būs tie NBA spēlētāji, tomēr tā izlase ar spēlē tik augstā līmenī, kad sekos Latvijai līdz tie skauti un gan jau draftēs vēl. Kā tas ir, man ir grūti pateikt, bet es pats tajā Bostonā biju tieši, kad mums bija fināls. Es zinu, kā viņš tagad to izbauda. Es domāju, ka tur, tas ir pats, kā sportists sasniegt. Pirmais Baltijā, ne tikai Latvijā, kas mēs vienmēr, lietuvieši bija tik slaveni ar NBA spēlētājiem un ar tādām superzvaigznēm. Un neviens nebija vinējis. Tas man ar pašam bija interesants fakts. Man visu laiku likās, ka kāds lietuvietis bija jau pacēlis, bet nē. Es domāju, ka viņam ir ar ko lepoties, viņam jālepojās, viņš ir pacēlis basketbolu krūtāko trofeju virs galvas un arī kā latvietis to izdarījis un Latvijas vārdu pasaulē nes. Tā kā es domāju, cepurnost, tas ir iespējīgi. Es neatceros, kurš to teica, bet ļoti, ļoti labs tāds atskaites punkts pašam priekš sevis, lai saprastu, da jau kādā tu tur profesionāli darbotos.
Tu vienkārši, piemēram, paskaties tagad, Latvijas izlase tātad hokejā 3. vieta, piemēram, Porziņģis, NBA kauss, Tātad, tu pats vari uzdot sev jautājumu, kurā vietā pasaulē tu esi savā profesijā? Un, tas ir tāds super labs, tu drusciņu uzreiz tāds skaidrāks viss šķiet, ka tu nevari, piemēram, liekas, labi, vinnēja viņš, varbūt tiem, kuriem neinteresē basketbols vispār, vinnēja viņš, bet tad tu uzdot pats sev jautājumu, kurā vietā tu esi pasaulē savā profesijā, piemēram, un tad tu paskaties uz tiem, kas ir numur 1 šobrīd, plus mīnus tā vari mēģināt salīdzināt, vismaz, lai saprastu to virzienu, cik tālu patiesībā tas ir iespējams, uz tāda visas pasaules fona. Man liekas, baigi nepareizi būtu salīdzināt tur sportu un viņa sasniegumus ar darbu. Piemēram, mediķi paņemsim. Viņam trofejas baigi nedod. Bet viņa trofeja, man liekas, cilvēku, ko viņš izglābja. Un es domāju, ka pats Kristaps pateica, ka viņš dara daudz svarīgāku darbu nekā viņš spēlēt basketbolu un vinnējot NBA trofeju. Tāpēc tāds, man liekas, ka tās vietu likšanas tas tā. Man liekas, vienkārši jāpriecājas, ja tu esi noderīgs kādā profesijā, sabiedrībai, tev jābūt lepnam. Tas tāds dzīves izaicinājums ir būt mediķim, glābējam, policistam. Tev baigi nav jālielās par to. Tu vienkārši priekš sevīm to dari, ka tu zini, ka tu esi daļa no sabiedrības un daudz svarīgāks, man liekas, cilvēks skolotājs, kurš to plašai sabiedrībai palīdz. Nevis es kā sportists pa lielam atkarīgs no komandas un no sevis. Tas ir viss, un katru gadu viņi var mainīties, kaut kur vinnē, kaut kur zaudē, un beigsies karjeru, tad tāpat nevienam baigi nevajadzīgs būs. Tā kā man liekas. Domā? Bet mediķis var visu mūžu strādāt un glābt cilvēkus. Tādā ziņā, lai tu var strādāt līdz pašām beigām. Līdz pašām beigām. Nē, it kā jā, bet es nezinu, piemēram, tagad. Es nevaru iedomāties, ka tevi tā var, kā tu pats saki, aizmirst un nevienam nebūs vajadzīgs. Atcerēsies par kaut kādiem tiem sporta sasniegumiem varbūt, bet pa lielam kam? Ja tu nebūsi bērnu treneris, kam nodot tās zināšanas tālāk, tad jau tādā ziņā tev būs pilnīgi cita dzīve. Varbūt tur kādā pasākumā tev uzrunās kā bijušo hokejistu vai kaut ko, bet man liekas, ka mums vispār visa dzīve izmainīsies. Kā tu pabeidz to karjeru, ja tu nepaliec tieši savā tajā hokejā vai kaut kur, tev viss ir jāmaina. Tu esi kaut ko strādājis citu, izņemot hokejus? Hokeja. Es domāju. Es strādāju halē, slidu nomā, slidas dalīju ārā un asināju, bet tādu algotu darbu laikam nē. Bet bērnībā visus darbus bija jādara mājās, ko vecāki lika. Jā, kaimiņam zāli pļāva, piepelnījos vasarās, kas īks bija. Bet tā oficiāli nē. Ja tu nebūtu profesionāls hokejists, kas tu būtu? Man bērnībā bija sapnis būt ugunsdzēsējiem, nezinu kāpēc, bet Kanādā liela daļa hokejistu aiziet pēc karjeras par ugunsdzēsējiem strādāt. Nopietni? Pirmkārt, tas ir ļoti prestižs darbs Ziemeļamerikā, ne tikai Kanādā, bet arī Amerikā. Viņš ir ļoti labi atmaksāts, jo tur tu glāb dzīvības, tas nozīmē, ka arī valsts par tevīm ļoti rūpējās. Tā kā mums Latvijā laikam tas tā drusciņi nenovērtēt ir. Varbūt vēl arī no tādas, no personīgās pieredzes. Protams, hokejisti, temperaments, viss pārējais, tu pats saki, ka tu esi mājās mierīgāks, laukumā mazliet agresīvāks un dusmīgāks un tā, bet ir kaut kādas vēl lietas, kas te, piemēram, sabiedrībā sadusmo? Daudz droši vien varētu. Ja tā mēs te sēdētu stundām varētu, kā jau droši vien visi, kad pjāliņu iedzer, tad visi ir politiķi un gudri runā, bet man ir tāda viena lieta, kad cilvēki daudz sūdzās un maz dara, man liekas, kad ir tomēr iespējas. Ne visiem iet viegli, tas ir saprotams, un ir situācijas, kurās tiešām ir tur jācīnās par sevi, bet tad iet kaut ko komentēt, vienmēr sūdzēties, un
kā saka, Latvijā nodirst un vienam otru un pašam neko nedarīt, tas vienmēr dusmo, ka tu visu laiku sūdzies par visiem citiem, ka tas tur nav izdarījis, tas to nav izdarījis, bet pats jau, ja tu esi, vienmēr saku, jāpaskatās spogulī katru rītu sevī, vai tu vari izdarīt, un ir daudz tādu cilvēku, kas baigi malači, kas no nekā sevi izveido, sākumā sevi pa stipriem cilvēkiem padara, un tad arī tā apkārtējā vide viņiem baigi sakārtojās, man liekas. Un no vienkāršām lietām, kas te sadusmo? Sastrēgums, piemēram. Nesakoptie Latvijas ceļi Rīgā. Es tev piekrītu. Pārāk traki ir palicis, man liekas, ka ļoti, ļoti nekvalitīvi palikuši. Bet Latvijas vai Rīgas? Es teiktu, ka Rīgas. Un sevišķi pie Rīgas. Jā. Mazie mikrorajoni un bērnārzam braucot klāt ir tā, ka tur riteņus var nolaust, bet tas tā kā liekas teika, pilsēta jau. Jā. Un tur daudz cilvēku dzīvo, kas maksā lielus nodokļus gan pa ceļiem, gan valstī, un tad tev ir tā, ka tur mašīnai var nolaust riteni. Un krustojums, kur brauc sabiedriskais transports, ko valsts maksā lielu naudu par, es domāju, par pašiem visiem trolejbusiem un autobusiem. Man liekas, ka viņi ar tur manevrē citreiz tā, ka, lai nenolaust kādu riteni. Nezinu, man liekas, ka tam jābūt vienmēr kārtībā. Ceļš, jā. Es tev pilnībā piekrītu. Tu neesi arī vienīgais, kurš uz šādu jautājumu uzdodot atbild tos galvaspilsētas ceļus. Man, piemēram, ar mašīnu ir tā, ka tad, kad es braucu pāri sliedēm, tur tramvaja, piemēram, sliedes brauc, un tur ir tādas bedres, un tās sliedes ir tā izcēlušās, ka mašīnas parkošanās sensori viņas noķer un sāk pīkstēt. Pip. Tas ir... Man vēl pa sliedēm baigi nav tāds laikams tās. Man baigi patīk pa viņām braukt, tieši trāpīt uz viņām virsū. Bet... Šī tā, kad tu brauc, bet kad tu brauc pāri. Es tur laikam Pārdaugavā vairāk tās trakās vietas ir, kur tramvajas, bet es šitajā pusē Rīgai, man te nav tik daudz tev tramvaju. Tas vismaz, kas tuvumā, tas vienmēr baigi labi sakopts ar... Bet man vispār patīk tas vecais bruģis, ko atstāja. Es zinu, ka daudz krīt uz nerviem. Man Veftilts, piemēram. Veftiltam nenormāli patīk. Saku, man nepatīk, ka tas jaunais ir uzlikts pa vidu. Man liekas, ka oldschoolīgi tā, piemēram, Vecrīgā man ļoti vispār, viņš jau tur ir nobraukts tā, ka viņš ir, man liekas, labākā stāvoklī nekā asfalts visur. Bet man liekas, ka stilīgi izskatās. Tērbatas ielā ir dažas vietas, tādas, kur tiešām forši ir braukt, bet par Veftilta cilvēki nav diezko sajūs. Man starp citu, man liekas... Teorētiski, tas ir tāds, ja tev jāsteidzās, tev jābrauc. Teorētiski brauc pa to joslu, kur ir normālā vieta. Jā. Bet es saku, man patīk vecais bruģis vispār. Vecrīgi man ļoti patīk ar to braukt. Kas vēl no oldschoolīgām lietām tev riktīgi patīk? Tā, ka tagad automobīļi. Veci automobīļi. Jā, pašam ir arī atrestaurēts Mercedes, un man liekas, tas tā cool. Vispār tās vecās mašīnas man patīk braukt ar viņām. Tas, ka tur kāda tev ir gan Krievu laiku Žiguļi un Volgas, gan ārzemļi, visa Eiropa, Amerika. Ļoti patīk. Pats pašam Mercedes ir 77. gada, un tu viņā brauc un kaifo. Tā mašīna tāda mīksta, tu nejūti tās bedres, un tagad mūsdienu mašīnas tādas sportiskas kastes. Es mēģinu atcerēties tādu mīkstu mašīnu vecu, kurā es esmu braucis. Domāju, to Volgu brauc, tu nevienu guļošo to policistu. Es pie viņa nebremzēju ar savu Mercedes, es maucu viņam pāri, un tu neko nejūti. Viņi pat nenokustās, tev tu nejūti. Reāli, varbūt riepas tur nokustās, bet iekšā mašīnā tu nejūti viņu. Okay. Tā forši, tāda mīksta, tāds kuģīts peld. Labs. Kurā mirklī vispār sākas atskaites punkts vecmodīga lieta? Kas ir, no kura? Cik tālu tagad ir jāskatās? Man personīgi, es domāju, viss tas, ko es bērnībā maziņš būdams redzējis, atceros, bija BMW Z3 iznācis. Man liekas, tas bija tajā laikā modernākā mašīna. Tagad man skatījās tā kā nevienam nevajadzīgs BMW, un tagad tas arī man liekas jau ir oldschoolīgi. Viņi jau baigi nav jārestaurē, viņi vēl ir ļoti labā ejošā kārtībā, bet
Priekš manīm tas bija kosmos. Zinu, ka mums kaimiņos vienam tētim bija tur. Tas bija katru dienu staigāja vienkārši garām viņam skatīties. Jā. Pontieks bija arī viņam, kur bija paceļamās lampas. Tas tā kā likās no filmām. Jā. Protams, ka tagad viss ir pieejams daudz vieglāk un ir interesanti. Bet es nezinu, tāda laikam bērnība, bet asociējās tev ar vecu jau. Tie 90. sākumi, viss, kas tur bija, laikam, man jau liekas, ka tas ir retro. Kaut kur jau noteikti, jā, arī tās 90. gadu sākuma mašīnas jau bez maz vai tajā kategorijā arī ir ierakstāmas. Jā, man liekas, ka cik gadi ir, lai to VS status, es neatceros precīzi, bet jā. 30, vairāk? Man liekas, tas bija 30 gadi, jā. Tā kā tas jau ir, sev 30 gadi, bet tagad nebūs vairs tā modernā mašīna, viņa tev 30 gadus vēl kalpos. Jā. Tā ir. Kāda ir tā mīļākā mašīna? Marka mašīnas. Man ir sapņu mašīna Rolls-Royce kaut kad. Es teicu, ka ja es vinēšu kaut kādu svarīgu trofeju, tas pirkšu, bet vairs nav jau to. Kādreiz, ka Krievijā spēlē, kur bija lielie kontrakts, teikt, ja vinētu KHL, ka tur prēmijās saņem lielu naudu, tad varētu Rolls-Royce savu nopirkt. Bet man nepatīk, negribētos braukt ar viņu, man gribētos aizmugurē sēdēt kā no tādam seram tur Anglijā. Man liekas, ka tas tāds. Bet, protams, tas sapnis jau droši vien ir izsapņots. Varbūt kādā loterijā jāvinē, Eurojackpots, piemēram, un tad varētu nopirkt. Bet man tiešām gribētos, lai man būtu šofers tad ar tādu Rolls-Royce, nevis pašam braukt. Tu spēlēji loterijas? Jā, es ik pa laikam nopērku to Eurojackpotu un kaut kādus ciparus ar salieku, kas patīk. Ir kaut kā izdevies kaut ko dabūt? Man liekas, ka Eurojackpotā 300 eiro vienreiz vinēja, un 4 ciparus uzminēja no 5. Un pietrūka 1 un vēl 2 tie bonusiņi, tad būtu 120 miljoni. Rolls-Royce tad noteikti būtu, jā. Paga, ja piemēram Latvijas izlasi paceļ, zelts, nepirktu? Par to jau nebūtu pa ko nopirkt. Prēmijas jau izlase ir laikam savādāk. Tas nav klubs tomēr. Mums jau tur tās prēmijas būtu ar simboliskas, teiksim tā. Par to tur arī Audi nenopirks. Bet Rolls-Royce'am beigos līdzekļus vajag. Man liekas, visa tā uzturēšana. Un tad šofers vēl taču algā jāņem darbā. Kurš ir visu laiku labākais Latvijas hokejists, tavuprāt? Visu laiku. Man pārliecinoši Sandis Ozoliņš. Tāpēc, ka es viņu atceros, katru spēli gan arī skatījos. Dabūju pat kopā uzspēlēt olimpiādē viņa pēdējā sezonā. Un tāds elks bija. Man arī vēl bija Sergejs Žoltuks. Tas man bija tā kā manas karjeras elks, teiksim tā, kā uzbrucējiem. Bet kā leģenda Sandis Ozoliņš un Arturs Irba vēl. Viņa jau trietā, man vēl mājās bija kaut kur saglabāts no sporta avīzes, tāds plakāts kādreiz bija, kur viņa trietā stāv uz nojām. Tas, man liekas, katram puikam bija pie sienas. Latvijas izlases krēklos Žoltuks, Irba, Ozoliņš. Tie ir tādi cilvēki, jā. Un tagad Irba mums treneris ir Ozoliņš satiek golfa klubā visu laiku. Viņi ir pārliecinoši tādi, ne tikai man, es teiktu, lielai daļai. Protams, vecāka paudze teiks Balders, bet es nekad neesmu dzīvē redzējis, kā viņš spēlē, un tikai kaut kāds tur dažus video, un tas ar tur 70. 80. gadi, kad es nebiju piedzimis, tad man laikam pat negribās teikt. Es zinu, ka viņš ir, laikam, ar leģendārs cilvēks un leģendārs hokejists, bet es jau izvēlos to, ko es vēroju un sekoju. Kāpēc viņš tagad neparādās nekur baigi? Es ticu, ka viņu aicina un tā, bet viņš nepiekrīt visdrīzāk. Varētu tā būt? Es domāju, ka viņš sakārtoja savu dzīvi tā, lai viņam baigi nav. Viņš nav hokejā, negrib būt varbūt. Vienmēr jau visi sāc runāt uzreiz pa hokeju pa viņu. Kā viņš atnāks tev kaut kur uz studiju un tu gribēs runāt ar viņu pa hokeju. Viņš varbūt negrib pa hokeju runāt. Viņš ir savu nospēlējis un viņam ir citas intereses. Bet es zinu, ka viņš spēlē vēl hokeju. Slido diezgan bieži vasarās tur. Okay. Tagad būs Kristaps Porziņš, es domāju, lielai daļai bērnu. Viņš jau bija, bet tagad vinējot to NBA trofeju, tie, kas ir tajā basketbolā iekšā, visi gribēs atkārtot.
Tas kādam izdosies. Jo Ozoliņš arī vinēja Stanley Kausu 96. gadā, un Bļugers vinēja pagājušajā gadā, un es ceru, ka Balinskis šogad vinēs. Šogad vispār būtu unikāls gads, ja Porziņš vinēja NBA un vēl Latvijas vinēt Stanley. Kaut kas vispār neticam. Kurš ir nākotnes Latvijas hokejists? Tāds superstārs. Šobrīd tu redzi kādu? Es domāju, ka vairāk ir, kuri varētu būt. Bet baigi prognozēt negribu. Tur, vēl katru gadu jāliek klāt kaut kas. Bet ir labi, talantīgi džeki. Varbūt tāds super spekulatīvs jautājums un tāds, varbūt nevietā. Bet vai tu redzi šobrīd par Elvi Merzlikinu runājot, ka viņam ir grūti varbūt pārkāpt kaut kādai personīgai un profesionāli ir kaut kas pa vidu šīm te lietām, kas viņam traucē varbūt kaut kur pārslēgties. Kāpēc es tā prasu? Jo katru starpsezonu, viņš, protams, ieliek maksimāli daudz darba, un viņš pats arī saka, ka viņš ir super gatavs jaunai sezonai un bez mazliet tur apsolē, ja tur kaut ko, kas mēs spēlēsim, viss būs kārtībā un tā tālāk, bet tik un tā tas sniegums varbūt kaut kur neaiziet līdz galam, tur ir kaut kāda personīgi. Tu varbūt kā vienkārši hokejs saproti to kaut kā pa vidu. Personīgais, kas var būt, ja tu visu vasaru nebūtu trenējies, varbūt tas varētu tavu rezultātu tur pasliktināt, bet viņš, es zinu, ka diezgan daudz trenējās un iegulda to darbu. Redz, kā ir tajā komandas sporta veidā, tu var būt superstārs, bet ja tev apkārt nav spēcīgi tādi paši cilvēki, tad viss tas neko nedod. Tu viens neizvilks komandu. Man šogad ļoti labi pateica Somu treneris, kas man kaut klubā Slovākijā saka, viens pats tu playoff sēriju neuzvarēsi, bet viens pats tu viņu var zaudēt. Teorētiski. Un tāpēc ir Vārtsargam tā vienmēr uzlikts tas logotips. Vai, ja komanda uzvar, Vārtsargs ir superstārs, ja komanda zaudē, Vārtsargs ir vainīgs. Apmēram. Ja tu esi pēdējais tur tajā kastē stāvi, ja tev priekšā 5 nolohojās, tad tu dabūni iekšā golu un tu nevairs neizglābi. Ja viņi kļūdās un tu izglābi, tad tu esi atkal zvaigzne. Un to jau var baigi viegli paskatīties. Tajās sezonas, kur viņam bija baigi labās, Kolumbus visur bija playoffā, un tagad viņi vispār ir tur pēdējās vietās iet, un tev arī kā Vārtsargam uzreiz ir sūdīga statistika. Kā tev šķiet izdosies Elvim atgriezties? Es domāju noteikti. Viņam, paldies Dievam, ka viņam vēl ir tas 3 gadu līgums, kas vēl spēkā ir. Tas nozīmē, ka tev 3 gados vienā sezonā būs izmaiņas, jebkurā gadījumā, vai Kolumbusā, ja aizmainīs kaut kur citur, es pat teiktu vēl labāk. Es jau tā viņu parunāju, es teicu, ka viņš tur sev baigi arī to spriedzi sev sālītis, ka viņš ar tomēr ir tāds impulsīvs un ka viņš vienmēr grib būt topā, ka pats sev drusciņ ēd nost. Es teicu, relax, tev viss ir labi un sieva bērns vienmēr mājā gaidīs un ka viņam atbrīvo, viņš iemācīsies sev atbrīvot no tā sloga un tad viņam baigi labi aizies, es domāju. Bet tā būs tā pieredze, ka viņš izies cauri. Ģimene ir pats galvenais dzīvē? Noteikti. Mēs tojamies jau pašam noslēgumam. Jautājums, ko es arī kā pirmo jautājumu uzdodu, otro jautājumu uzreiz pēc tām aktuālajām lietām katram, tieši tāpat arī viena no noslēdzošiem jautājumiem. Kam tu tici? Kas priekš tevis ir augstāks spēks? Tas ir dieviņš, tu manifestē, horoskopus lasi. Horoskops izlasu tikai, ja viņš baigi labais. Es varbūt izlasu, bet paņem tikai labs pārējo uzreiz aizmirst. Bet, tā ir laba īstenībā taktika. Jā, protams, kā man domāt par kaut ko sliktu, kad notiks ar maniem. Tad es domāju, varbūt kādam citam vērsim tur būs. Nē, Dievam es arī ticu, uz baznīcu arī aizēju un kaut kas ar to ir iekšā tāds garīgais. Varbūt neesmu no tiem cilvēkiem, kas katru svētdienu iet uz baznīcu, bet iekšā sevi es visam tam ticu un kaut kādas labas lietas arī notiek, citreiz ticot. Bet visvairāk es ticu sev laikam. Tā kā sev uzlieku tādus mērķus un
man ir kaut kādi tādi, varbūt citreiz crazy tie mērķi, ko es uzlieku, bet tad tas tev motivē kaut ko darīt un attīstīties un palikt labākam. Un ne tikai par hokeju es runāju, par dzīvi. Un nevienmēr tas izdodas, bet kaut kam jātic, ka tu vari sasniegt to nereālo, jo tāda ir baigais gandarījums. Bija viens no tiem, kas vienmēr teica, ka Latvija vinēs medaļas hokejā un pa manīm smējās. Kaut kā nesmējās 50,000 pie brīvības pieminekļa vairāk. Bet tad arī vienmēr tev ja tev ir uzlikt kaut kādi tie mērķi, un ko tu gribi sasniegt, tādas lielas lietas, tev arī apkārt cilvēki paliek spēcīgāki. Ko mēs runājam par to, ka daudz sūdzās, un tad tev apkārt ar tādi paši, kas tev tur pē visu laiku, un tādu jūs kopā tur aiziet. Un ja ir apkārt, ka tu tici, ka tu vari izdarīt, arī jādara ir, nevis tikai jātic. Tad tev veidojās apkārt spēcīgi cilvēki, tu arī izvēlies ar viņiem būt kopā un kaut ko būvē. Kāds ir tagad tev noliktais mērķis, vai nevar stāstīt? Tas crazy mērķis. Tas ir priekš manī. Noslēgumā pēdējais jautājums. Kā ikdienā nepazaudēt pašam sevi? Būt sev pašam maksimāli. Es domāju, ka tas ir ielikts, man liekas, gēnos no vecākiem. Tu esi audzināts un vienmēr bijis, ka tu esi patiess. Es saku, jābūt godīgam pret sevīm. No mazas kājas vienmēr var jau baigi smuka runāt un apkārt, bet ja tu nedabūsi gandarījumu no tā, ka tu pats to nedari, ko tu te stāsti visiem. Un tā ir tas godīgums pret darbu, pret cilvēku, pret ģimeni, tu kaut ko esi apsolījis. Būt punktuāls arī, ja tu esi sarunājis 12. satikties, atnāc 10 minūtes ātrāk. Nevis kavē. Kā tu šodien? 45 minūtes. Jā. Mums Bobam Hārtlim bija baigi labais teiciens. Ja tu esi 10 minūtes ātrāk, tu jau 5 minūtes kavē. Un tas bija vienmēr tā, ka 15 minūtes pirms ledus sākās, visi jau stāvēja ar nojām pie ledus. Neviens jau nevar uzkāpt, jo tur mašīna tīra viņu vēl. Viņš ieaudzināja ar daudzas lietas tādas. Tā ir tādi sīkumi, bet lielā bilde baigi saliekās vienmēr no sīkumiem. Viņa ar tava noteikti arī ir jūtama, jā, šī brīža izlasē, vēl no tā, kas bija viņa laikā. Apkārt ir spēcīgi cilvēki, tas ir ne tikai mēs spēlētāji, bet mēs gadiem centāmies izmainīt visu to domāšanu, kad ir jāuztais tā aura, lai tu gribi nākt. Nedomājies, ja tu nāktu šeit un tev rieptos tavs darbs, tu visu laiku būtu sliktāk garstāvoklī un tu te bubinātu kaut ko un tā. Bet, kad tev gribās nākt, tev patīk tavs darbs, tad tu nemūc prom no turienes, tu pavadi vairāk laiku, tu ar katru spēlētāju arī mums hokejā izrunājies, uztaisi recovery, lai nākamā dienā tu justos labi. Kādreiz tu vienkārši kā beidzās treniņš savāc mantas un aizbrauc. Tagad vairs tā nav. Kaspar, sirsnīgs paldies, ka tu atnāci ciemos. Es ļoti, ļoti priecājos tiešām un novērtēju. Un, jānovēl noteikti veselība, lai veiksmīgi iesākas sezona Slovākijā, bet pirms tam, laikam, kārtīgi darbiņi arī šeit Latvijā par olimpisko kvalifikāciju runājot. Un lai izdodas mazliet vismaz atpūsties, tas arī ir svarīgi. Laikam ir tāds teiciens, un es gribu zināt, vai tu piekrīti, lai labi strādātu, vajag arī labi atpūsties. Tā ir? Sākumā labi jāpastrādā, tad var labi atpūsties. Super, pie tā mēs arī paliekam. Dāmas un kungi, paldies liels, noteikti īšīšu uz augšu, uz leju, kā jums pašiem ērtāk varat abonēt mūsu kanālu. Paldies liels, kas klausās Radio Tev Spotifyā, un tiekamies jau nākamajā podkāstā Atver Muti epizodē. Čau!